darīsim, ja, bet pagaidām tas ir vienīgais faktiski šajā žanrā pasākums, kam ir vismaz daļēji tāds starptautisks skanējums. Mēs to paši pacelt, mēs to dabīgi nevaram. Ko jūs gaidat no jaunā Viļņa? No šī starptautiskā konkursa, par kuru daudz dažādi tiek runāts, ka tas ir darījuma koncerts, kur notiek darījumi, kur jaunās zvaigznes tiek atlasīts. Runāsim atklāt. Par Eiro, es atvainojos. Par Eirovīziju mēs nerunājam visu kaut ko. Viss spļaudās. Cik bezgalvīgi, cik bēdīgi, vai dieviņi, vai diņi, tur nekā nav. Un visi sēž pie televizoriem un skatās. Un pienāks atkal šogad, un tāpatās atkal visu to pašu teiks. Dabīgi, kā arī šeit, ja mēs jau varam tā bez pārtraukuma visu nolikt tikai un tā tālāk. Dabīgi, ka tur ir vairākas lietas, pa kurām var diskutēt, un es tam pilnīgi nevis diskutēt, bet vienkārši viņam tikt vaļā. Bet kā jebkurā pasākumā, ka jūs aiziet uz teātri izrādi, vai tā viss tur ir vienā līmenī. Ir daudz lietas labas, ir daudz. Pieņemam tā, kā tas ir. Palkungs tātad Rīgā rekonstruēs kongresa namu. Tas ir labi? Vai tas ir tāls sapnis? Es nezinu, tagad vakar es esmu bijusi to viens sēdi. Mēs esam tur vienkārši pieaicināts, kā tāds, es nezinu, kā lai es tur sev sauc, pa ko. Es neesmu tur eksperts. Ja. Es izteicu tikai savus domas, un vairāk neko es pārējo nezinu. Viņi mēģinās darīt kaut ko, ja? Vienkārši savedīsim šo zāli kārtībā. Tur gan tagad jau strīdās, kas būs akustiskā zāle. Mēs neviens nezinām, kas tur no viss tā sanāks, ja? Bet vismaz centīsimies to skatu, zāli, ģērbtuves, savest kaut kādā normālā kārtībā. Tā kā tas ir pieņemts, teiksim, ja mēs vēl gatavojamies 14. gadā, ka Rīga būs kultūras pilsēta, tad lūdzu, lai tur uzstāsies pazīstami mākslinieki, ne tikai vietējie, ārzemē, lai tur ir normāls toalets, lai tur ir normāls kafejnīcs, lai tur ir normāls ģērbtuvs, lai tur ir normāls skatu, lai tur ir normāla krēsla zāle. Tas viss ir vajadzīgi, to prasa. Bet tagad jau tur jau sākās. Tad vienam tas ir vajadzīgs, otram, un kā parasti pie mums, beigās tas noved pie tā, kad viss tas kaut kur apstājās, kaut kur tā, es nezinu. Bet viņu, paldies Dievam, tiks izsludināts vismaz konkurss, arhitekti mēģinās sniegt savus kaut kādus priekšlikumus, ko tur darīt. Vai tur pārbūvēt, vai neko neaiztikt, ja? Bet tur ir skatuvi jāsaved sen jau kārtībā, ja? Un es neredzu, ka tur būtu kāds milzīgs tehnisks grūtības. Es domāju, ka viņi gadu pusotra laika varētu mierīgi savest kārtībā. Ņemiet piemēram, no Krievu drāmas teātra. Ja? Paskatieties klusībā, ka dažu gadu laikā teātris tiks savests kārtībā. Dažu gadu laikā, ja? Bez kaut kādām liekām. Kaut kā neviens tur nedzina nekādas intrigas, ne kaut kas tur ir. Tāpēc, ka tur bija grupa cilvēki, kas zināja, ko viņi dara. Vai ne? Tā. Es domāju, Palkungs, cik daudz Latvijā ir jaunu talantu, kuriem būtu jāpalīdz un kas nestu Latvijas vārdu pasaulē? Bet neaizmirst arī par Latviju. Man jau tas vārds nest Latvijas vārdu pasaulē. Jā. Bet vai svarīgāk nav tepat uz vietas kaut ko darīt? Pa priekšu šeit. Ir jau daudz lietas, kas mums būtu arī, kāpēc tie mūsu cilvēki nav to pelnījuši, lai viņi dzirdētu labas muziķis. Starp citu, kā tagad tad Zaguzīti strādājat vēl? Nē, es nekad, ko es darīšu pēdējā laikā viņam, tas periods ir jau izdzīvots, un pārdzīvots. Mēs esam daudz ko izdarījuši ar bērniem savā laikā, bet es uzskatu, ka tur jau vairs man loma, ir jau es savu darbu esmu padarījis. Ja. Cik daudz jūs pats palīdzat tagad jaunajiem? Ko es varu palīdzēt? Redz, kas ir paliet? Labi, es varu vienkārši kaut kur atbalstīt. Tā ir pašā, teiksim, kad man prasa, teiksim, ko jūs uzskatiet, teiksim, tāpat Krievijas televīzija prasa, ja? Ko jūs uzskatiet no latviešu izpildītājiem, kam vajadzētu. Es nosaucu dažus vārdus, viņi to ņem vērā. Viņi var arī neņemt, ja? Ko es varu? Es varu kādreiz, tagad daudz mazāk, es varu izveidot kaut kādu koncertu programmu, kurā es parādu kādu jaunu izpildītāju. Tas ir tas vienīgais, ko es viņiem varu dot mūsu apstākļos. Jo Latvijas tirgus jau, viņš, nesauksim viņu par tirgu. Mums nav tā tirgu, teiksim, tā populārai muzikai. Ko te ar tiem diskiem šodien vispār?
Man liekas, tā jau ir norakstīt dziesmiņu, tā jau ir tie diski. Jā. Palkungs, drīz vasara. Ko darīsiet vasarā bez jaunā viļņa? Vasarā? Nu, katru gadu zvērēju, ka braukšu kaut ko pamakšķerēt. Nekur neaizbrauc. Varbūt kaut ko. Nē, es laikam drusku nodarbošos gan ar kaut ko. Es gribu savest savu to skolu.